Sveiciens visiem skatītājiem. Prieks būt kopā ar jums atkal. Esam atkal tiešraidē. Un šodien būs tāda interesanta un intriģējoša tēma, kas saucās mirt iegūms. Nu šķiet, ka tas ir kaut kāds absurds izteiciens, kā gan mirt varētu būt iegūms. Jā, piedzimt taču ir iegūms, jā, bet mirt vai tad ir iegūms? Nu, šodien mēģināsim to noskaidrot, jā, kādā gadījumā tas varētu būt iegūms, kādā nē. Izsakosim arī līdzi šo vārdu autoram, kā šī cilvēka dzīve ir mainījusies. Un, protams, te nav aicinājums kādam taisīt pašnāvības, jā, jo pašnāvība arī ir slepkavība pret sevi, jā, mēs to nedrīkstam darīt, un tam nav nekādas labas sekas. Nu, lūk, bet ievadot mazliet šīs dienas tēmā, tātad mēs aplūkosim apustuļu darbus, tā būs tā centrālā grāmata, kur mēs šodien aplūkosim, un apustuļu darba autors ir ārsts Lūka, jā, kas arī ir uzrakstījis Lūkas evaņģēliju, jā, viņš bija izglītots, inteliģents cilvēks, un viņš uzrakstīja evaņģēliju ļoti kvalitatīvā grieķu valodā, kas ir atzīts par vienu no spēcīgākiem tieši, kas jaunā derībā ietverta. Ja. Un viņš bija tūs apustuļu Pāvila māceklis, draugs, ja, tātad viņš no apustuļu Pāvila daudz ko ir uzzinājis un, teiksim, no pirmavotiem jau un iekļāvs tieši apustuļu darbos. Nu, lūk, apustuļu darbi 1, sākot ar 1. pantu. 1. grāmatā Teofila. Es aprakstīju visu, ko Jēzus darīja sākumā un mācīja līdz tai dienai, kad viņš tika uzņemts debesīs. Un izraudzītajiem apustuļiem jau deva pavēles svētajā garā, bet savām ciešanām viņš nostājās dzīvs viņu priekšā un 40 dienas viņš par daudziem parādījās. Tiem pierādīdams un runādams par Dieva valstību. Kopīgu mīlestību ieturēt viņš tiem pavēlēja, neaiziet no Jeruzalemes, bet gaidiet tēva apsolījumu, ko jūs dzirdējāt no manis. Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc nedaudz dienām tiksiet kristīti svētajā garā. Ja, tā tad iet runa par Jēzus Kristus augšām celšanos, ja, kad viņš 40 dienas parādījās mācekļiem, ja, kādā vietā mēs lasām vairāk kā 500 cilvēkiem viņš parādījās, un 40 dienas viņš mācīja par debesu valstību, un aizejot, ja, kad viņš tika parauts debesīs, ja, viņš vēl dod beidzamās norādes, lai mācekļi neizklīst, bet lai viņi pulcējas Jeruzalemē un lai gaida apsolīto svēto garu. Skatāmies tālāk ar 6. pantu. Tad tie, kas bija sapulcējušies, viņam jautāja, kungs, vai tu šajā laikā no jauna uzcels Izrēlam ķēniņa valsti? Un viņš tiem sacīja, nav jūsu daļa zināt laikus vai stundu, ko Tēvs ir nolicis savā barā, bet jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzālēmā, gan Jūdejā, gan Samarijā, līdz pat pasaules galam. Un to pateica, viņš tiem redzot tika pacelts. Un mākonis uzņēma viņu prom no viņu acīm. Viņam aizejot, tie cieši lūkojās debesīs. Un redz, 2 vīri baltās drānās pie tiem nostājās un sacīja, galilejieši, ko stāvat skatīdamies debesīs. Šis Jēzus, kas uzņems debesīm prom no jums, tāpat nāks, kā jūs redzējāt viņu debesīs aizejam. Nu, lūk, jā, tā kā te mēs redzam, kad Jēzus norāda, jā, ka jūs saņemsiet svētā gara spēku. Jā, es skatos, ka TikToks laikam nestrādā, nepatīk šī tēma, jā, domā, ka es aicinu uz pašnāvībām, jā, bet tā nav. Jā, bet paskatīsimies, pasakosim, jā, tātad Jēzus turpina, jā, šo domu, ka, lai viņi paliek Jeruzalemē, jā, ka tas ir svarīgs notikums, kad nāks svētais gars, tad viņi iegūs šo spēku no augšienes, jā, kad šis spēks būs gan tiks izplatīts, jā, gan Jūdejā, gan Samarijā, līdz pat pasaules galam, jā, un, nu, pēc šiem vārdiem Jēzus tika pacelts debesīs, jā, un
divi eņģeļi, ja, stāvēja, ja, un viņi teica, galilejieši, ko jūs skatāties debesīs, Jēzus, kas uzņemts prom no jums, tāpat nāks, kā jūs redzējāt, viņu aizejam debesīs. Ja, tātad eņģeļi saka, ka būs Jēzus Kristus otrā atnākšana. Apostuļu darbi 2.1. Kad pienāca vasaras svētka diena, visi bija sanākuši kopā, pēkšņi no debesīm nāca šņākoņi tādi kā stipra vēja brāzma un piepildīja visu namu, kur viņi sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns mēles, tās sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un viss piepildīja svētais gars, un viņi sāka runāt svešās mēlēs, kā gars deva izrunāt. Bet Jeruzālēmē dzīvo jūdi, dievbijīgi vīri no visām pasaules tautām. Kad šīs skaņas kļuva dzirdamas, daudz ļaudžu pulcējās, un visi bija lielā apjukumā, jo katrs dzirdēja viņas runājumu savā valodā. Jā, tātad šis notikums, kad nāk šis svētais gars, jā, vasaras svētku dienā, jā, te ir aprakstīts, kā tas notiek, nāk šņākoņi, jā, tad skaņas efekti bija kaut kā, un tā kā stipra vēja brāzma, jā, tad viņi jau bija iekšpusē namā, jā, bet viņi sajūta stipru vēju, un uz viņiem tā kā parādījās un nolādījās uguns mēles, jā. Tā kā, te ļoti interesanti aprakstīts tas, un kā līdzējoša zīme tam, ka svētais gars bija nācis pār viņiem, viņi sāk runāt svešās mēlēs, jā, tātad tādā valodā, kādu viņi iepriekš neprata. Un apkārt bija cilvēki uz svētkiem sabraukuši, teiksim, jūdu ticīgie cilvēki no visas Romas impērijas pavalstīm, ja, un viņi bija apjukuši, ja, jo viņi dzirdēja katrs viens šo dzimto valodu, ka viņi runā viņu valodās, bet viņi bija no dažādām valstīm, no dažādām provincēm, runāja dažādās valodās, bet viņi saprata, ko šie runā. Un tālāk ar 7. pantu tie baļojās un brīnīdamies runāja, lai visi šie, kas runā, nav galilejieši, un kā gan mēs viņus dzirdam katru savā dzimtajā valodā. Partieši un mēdieši un elāmieši un tie, kas dzīvo Mezopotāmijā, Jūdejā, Kapadoķijā, Pontā, Āzijā, Frīģijā, Pamfīlijā, Eģiptē, Lībijas apgabalos ap Kirēnu un ieceļojušie romieši, gan jūdi, gan proselīti. Krētieši un arābi, mēs visi dzirdam mūsu valodās, viņus teicam Dieva varenos darbus. Visi bija izbijušies un neziņā, un citam jautāja, ko tas nozīmē. Citi izsmējot runāja, tie ir sadzērušies jaunu vīnu. Jā, tā tad ir šī neizpratne, ja, kad svētais gars nāk pār šiem apustuļiem, jā, patiesībā viņi tur bija 120 cilvēki, šie mācekļi un apustuļi visi kopā, ja, viņi sāk runāt šais jaunajās valodās, jaunās mēlēs, ja, un pārējie viņus saprot un ir pilnībā šokēti, viņi nezin, kā to izskaidrot, ja, un viņi to mēģina izskaidrot ar to, ka viņi vienkārši piedzēruši. Nu, un skatāmies, ko Pēters viņiem atbild ar 14. pantu, bet Pēters nostājies kopā ar tiem 11, skaļā balsī uzrunāja ļaudis. Jūdu vīri un visi, kas dzīvot Jeruzālēmē, lai jums top zināms, uzmanīgi klausieties manus vārdus. Viņi nav piedzērušies, kā jūs domājat, jo ir tikai dienas 3. stunda. Bet tagad notiek tas, kas sacīts caur pravieti Joēlu. Pēdējās dienās notiks, saka kungs, es izliešu savu garu pār visu miesu. Un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi skatīs redzējumus, un jūsu sirmgali sapņos sapņus. Un arī par maniem kalpiem un maniem kalponiem es izliešu savu garu tajās dienās, un viņi pravietos. Es darīšu brīnumus augšā debesīs un zīmes apakšā virs zemes, asinis, uguni un dūmu mākoņus. Saule pārvērtīsies tumsā un mēnesis asinīs, pirms nāks kunga lielā un spožā diena. Tad ik viens, kas piesaugs tā kunga vārdu, tiks izglābts. Jā, tātad Pēteris skaidro, ja, ka viņi nav piedzērušies, jā, jo piedzēries diez vai var sākt runāt svešās valodās, viņš var sākt neskaidri runāt, bet diez vai kāds cits viņu sapratīs. Nu, lūk, viņš atsaucās uz pravieti Joēlu, jā, ko mēs vecā derībā zinām, jā, kas apmēram 500 gadu pirms Jēzus Kristus, jā, precīzu laiku mēs nezinām, bet apmēram 500 gadus pirms Jēzus Kristus teica šos vārdus, kuri tika pierakstītos, mēs vecajā derībā varam
redzēt pēdējās dienās. Kas ir pēdējās dienas? Pēdējās dienas sākās tad, kad Jēzus Kristus izdarīja to, ko visa vecā derība jau 500-700 gadu iepriekš teica. Viņš visu to piepildīja, viņš mira pie krusta un 3. dienā augšām cēlās. Ja? Un tad sākās pēdējās dienas. Ja? Un pēc svētā gara nākšanas piepildījās šis Joela pravietojums, ka būs šīs svētā gara kristība, svētais gars tiks dots ticīgiem cilvēkiem un notiks kaut kas pārdabisks, kas agrāk nekad nav bijis. Būs šie pravietojumi, tātad varēs kaut ko pateikt par nākotni, ko Dievs atklās, būs kaut kādi redzējumi, sapņi, Un vēl interesanti arī šai otrajā daļā viņš liek akcentu, ka būs zīmes virs zemes. Asinis, uguns un dūmu mākoņi. Es šeit saskatu kaut kādu kara darbību, un arī Jāņa atklāsmes grāmatā, ka mēs lasām par šo kara darbību, par šo 3. pasaules karu, kaut kas līdzīgs ir asinis, dūmi un dūmu mākoņi, uguns, tad kara darbība. Saule pārvērtīsies tumsā un mēnesis asinīs pirms nāks kunga lielā un spožā diena. Tātad te iet runa jau par Jēzus Kristus otro atnākšanu, bet viss tas ir saspiests tādā saspiestā formā, un mēs varam atpazīt skatoties jau pēc Jāņa atklāsmes grāmatu. Un tad ik viens, kas piesaugs kunga vārdu, tiks izglābts. Patiesībā jau tagad šo izglābšanu, bet tad tas būs arī fiziski tieši Izraēla valstī, kā jau mēs teicām, ka šī globālā valdība viņi ies pret Izraēlu, un sāksies Armagedonas klajumā, pie Armagedonas kalna šī kara darbība pret Izraēlu, un Izraēla atkāpsies, un šīs pasaules valsts ies uzbrukumā, un kad jau viņi būs aplenkuši šo Izraēlu, šo Jeruzalemi, tad Jēzus Kristus otrā atnākšana būs, un burtiski cilvēki tiks izglābti, un piepildīsies šis vārds, tad ik viens, kas piesaugs tā kunga vārdu, tiks izglābts. Tad gan tiešā nozīmē, gan pārnestā ir, tad ik viens, kas piesaugs kunga vārdu, var iemantot pestīšanu un glābšanu. Tas jebkurā dienā, pat šodien būs tāda iespēja, tiešais beigās es skaitīšu lūkšanu, jūs varēsiet atkārtot un pieņemt Jēzu Kristu. Skatāmies tālāk 22. pantu. Izrēliešu vīri, klausieties šos vārdus. Jēzu Nācereti vīru, ko Dievs, kā jūs paši zināt, apstiprinās ar vareniem darbiem, brīnumiem un zīmēm, ko Dievs darīja caur viņu jūsu vidū. Viņu, kas pēc Dieva nodoma un paredzējuma bija nodots jums, jūs viņa noziedznieku rokām piesitāt krustā un nonāvējāt. Dievs viņu uzmodināja no nāves sāpēm raizīdams, jo nāve viņu nespēja paturēt. Tātad Pēters turpina skaidrot šiem klausītājiem, kas šeit viss notiek, un paskaidro, ka viņi bija tie, tātad ebreji, nodeva, šie jūdi nodeva Romai, lai Jēzu Kristus sistu krustā, tad viņi līdzdalībnieki pie Jēzus Kristus nāves, Un apustuļu darbu 2.37 mēs redzam šo reakciju, šie vārdi sāpīgi iedzēla viņu sirdīs, un tie jautāja Pēterim un pārējiem apustuļiem, ko lai mēs darām, brāļi? Tad Pēters tiem sacīja, atgriezieties no grēkiem, lai ik viens to pat kristītu Kristus Jēzus vārdā grēku piedošanā, un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Šis ir apsolījums jums, jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko pieaicinās kungs mūsu Dievs. Viņš liecināja vēl ar daudz citiem vārdiem un mudināja glābieties no šīs samaitātās paudzes. Tie, kas viņa vārdus pieņēma, tika kristīti, un tajā dienā viņiem piepulcējās ap 3000 dvēseli. Un viņi bija uzticīgi apustuļu mācībai, sadraudzībai, maizes laušanai un lūkšanām. Tātad tas, ko Pēters teica, tas uzrunāja tos klātesošos, kur tur bija sākumā izbrīnīt, kā jūs zinat mūsu valodu, kā jūs runājat mūsu valodās. Un viņi saka, kas mums jādara, lai mēs iemantotu šo pestīšanu un glābšanu, un te konkrēti Pēters saka, atgriezieties no grēkiem un to pat kristīti, ik viens Jēzus Kristus vārdā. Tātad atgriezieties no grēkiem, pieņemiet ūdens kristību, un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Tātad cilvēki to dzirdēja, un te rakstīs tā, tie, kas viņa vārdus pieņēma, tātad bija, kas nepieņēma, bet tie, kas pieņēma, tika kristīti, un tajā dienā tika kristīti 3000 cilvēki, tas ir
pirmais sprediķis, ja, pēc svētā gara nākšanas, un kāda rezonance, kāds spēks, ja. Viņš principā viņus apsūdzēja, ka viņi vainīgi pie Jēzus Kristus nāves, ja. Un tomēr tas cilvēks uzrunāja, svētais gars pārliecināja par grēku, taisnību un tiesu, viņu sirds atvērās Dievam, un viņi pieņēma šo ūdens kristību, ja. Un kas te aizsākās? Te aizsākās draudz, ja. Tātad ticība nav individuāla, ja. Tātad Dieva mērķis ir sapulcināt ticīgos cilvēkus kopā, ja. Un mēs redzam, ka šeit dzimst draudzi, ja. Un šie 3000 cilvēki, kas kristījās, ja, viņi bija uzticīgi apustuļu mācībai, sadraudzībai, maizes laušanai un lūkšanā. Mēs redzam, to, kas notiek draudzē, jau šeit aizsākās, ja, te dzima draudze. Skatāmies tālāk ar 43. pantu. Ikviena dvēsele pildījās ar bijību. Gan daudz brīnumu, gan zīme notika caur apustuļiem. Visi ticīgie turējās kopā, un viss viņiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savu mantu un īpašumus un izdalīja visiem, kam kā vajadzēja. Dienu no dienas tie vienprātībā pulcējās templī, bet mājās tie lauza maizi un kopīgi ēda līgsmīgā un sirds vienkāršībā, slavēdami Dievu un baudīdami labvēlību tautā. Un kungs ikdienas pievieno viņu pulkam aizvien jaunus izglābtos. Mēs redzam, jā, notiek zīmes un brīnumi, jā, mēs tālāk lasīsim jau konkrētāk, kā tur dziedināšanas principā apustuļi sāk darīt to pašu, ko Jēzus darīja. Es teicu, jūs darīsiet tos darbus, ko es daru, un vēl lielākus, jā, pēc svētā gara nākšanas mācīgi sāk to darīt. Un mēs redzam šo tādu kā pirmo kristiešu kopienu, ka viņi visi pulcējās kopā, viņi pārdeva īpašumus, viņi dzīvoja tagad acīm redzot kopā visi, ja, un tur sadalīja, kam kā vajadzēja, ja, jo kāda viņiem bija tā doma. Viņi skaidri atcerējās to arī pēc Jēzus Kristus, kad Jēzus Kristus bija augšām cēlēs pēc 40 dienām, ka viņš tika parauts debesīs, ja, ka viņi skatījās uz debesīm, ka eņģēlis teica, ka ko jūs skatāties, galvieši, tāpat Jēzus Kristus arī nāks otrais. Viņi to atcerējās, un viņiem tā doma bija, ka viņu dzīves laikā Jēzus nāks otrureiz. Tādēļ viņi pārdēja, viņiem nebija privāti īpašums, ja, bet viņiem tā kā viņi dzīvo kopienā, ja, gaidīdam, kad nu Jēzus nāks otro reizi. Ja. Viņi bija pārliecināti, ja, ka tas būs viņu dzīves laikā. Apustuļu darba 5. nodaļa sākot ar 12. pantu. Caur apustuļu rokām tautā notika zīmes un daudz brīnumu. Viņi visi vienprātībā kopā Salamana kolonādē. Neviens cits neuzdrīkstējās viņiem pievienoties, bet tauta viņu slavēja. Aizvien vairāk to, kas ticēja, piepulcējās kunga draudzē daudz vīru un sievu. Pat slimos iznes uz ielām, lika uz gultām un nestuvēm, lai Pēterim garām ejot, kaut tikai viņa ēna skartu kādu no tiem. Sanāca arī daudz no Jeruzālēmas apkārtnes ciemiem, nesdami slimus un nešķīsta gara apsēstus, un tie visi tika dziedināti. Jā, tātad notiek šīs zīmes un brīnumi, ja, un te ir tāda interesanta lieta, kad apustuļiem neuzdrošinājās cilvēki piebiedroties, bet tai pašā laikā aizvien vairāk to, kas ticēja, piepulcējās kunga draudzē, jā, tātad draudze auga. Viņi nepievienojās apustuļiem, viņi pievienojās draudzē, jā. Liekas pretruni, jā, bet acīm redzot, jā, apustuļi bija ļoti tāda autoritāte, jā, kaut gan arī viņi, gan jau, ka bija draudzēs, bet draudzes droši vien bija vairāks, tur nebija 1, 2, jo 3000 cilvēks vienā vietā tā laikā nebija tik viegli uzņemt, viņi pa mājām pulcējās un bija daudz to draudžu. Un mēs redzam, ka draudzes aug, notiek zīmes un brīnumi, ja, un mēs redzam pat kaut ko vispār pārdabīgu, ja Pēterim garām ejot kaut viņa ēnu, kad viņa ēna pieskārās kādam cilvēkam, cilvēks saņēma dziedināšanu, tikai viņa ēna, viņš nelika ne rokas, viņš nelūdza, tikai ēna pārgāja pāri, ja, un cilvēks saņēma dziedināšanu. Cilvēki nesa slimus cilvēks, apsēstus cilvēks, ja, un ir rakstīts, ka visi tika dziedināti. Ja, un reāli tās bija zīmes un brīnumi, ja, un tas vairoja ticību, protams, ir sevišķi tiem cilvēkiem, kas to piedzīvoja, pēc tam par to runāja, ja, un daudz pievienojās draudzēm. Skatāmies tālāk ar 17. pantu. Tad
augstie priesteri un visi, kas bija saduķeju kopībā, pārņēma skaudību. Viņi lika apcietināt apustuļus un iemeta viņus pilsētas cietumā. Bet naktī kunga eņģelis atvēra cietuma durvis un viņus izvedis ārā, sacīja: ejiet, nostājieties templī un vēstiet tautai visus šīs dzīvības vārdus. Ja? Tātad ebrejiem, jūdiem, ja? Saduķejiem, ja? Farizejiem, ja? Nepatika tas, ja? Un apustuļi tika apcietināti, iemesti cietumā. Ja? Un te notiek kaut kas pārdabīgs, ja? Kunga eņģelis atraisa cietuma durvis, izlaiž viņus ārā, un viņi jau nākamā dienā brīvi sludina. Nu, protams, ka viņi pēc tam tiek pasaukti, jā, uz pārunām, jā, un tad viņi saka, vairāk Dievam jāklaus nekā jums, jo viņiem nepatika, kad jūdiem nepatika, ka tika sludināts par Jēzu Kristu, par viņu nāvu, augšām celšanos, evaņģēlijas, jā, tas viņiem nepatika, viņi gribēja to aizliegt, bet apustuļi teica, vairāk jāklaus Dievam nekā cilvēki. Skatāmies tālāk apustuļu darba 6. nodaļa ar 8. pantu. Un Stefans Dieva žēlstības un spēka pilns darīja brīnumus un zīmes tautā. Tad cēlās daži no tās sauktās Liberīnu sinagogas, kirēnieši un aleksandrieši, un arī Kilikijas un Āzijas jūdu, un sāk strīdēties ar Stefanu, bet tie nespēja turēties pretī gudrībai un garam, ar kādu viņš runāja. Tad viņi pierunāja kādus vīrus, lai tie saka, mēs esam dzirdējuši, viņš par Mūzu un Dievu runā zaimojušus vārdus. Un viņi sakodīja tautu un vecajos un rakstu mācītājus. Tie metās viņam virsū un viņus sagrāba un aizved uz Sinedriju. Viņi atveda viltus liecinieks, kurus sacīja, šis cilvēks nemitas runāt zaimas pret šo svēto vietu un bauslību. Mēs paši dzirdējām viņus sakām, ka Jēzus Nācerietis nopostīšot šo vietu un mainīšot ieražas, ko mums mantojumā ir devis Mūzes. Visi Sinedrijā sēdošie uzlūkoja Stefanu un redzēja viņu vaigu, itin kā eņģeļa vaigu. Jā, tātad ir šīs kristīgā draudze pieaug, jā, te mēs redzam par kādu vīru, kas īpaši izcēlās, jā, cik es saprotu, viņš gados jauns varēja būt, jā, Stefans, jā, un Dievs viņam deva tādu gudrību, ka neviens filozofs, neviens tur rakstu mācītājs vai kāds nespēja stāties pretī tai dievišķai gudrībai un tam dievišķam spēkam, ja kāds nāca caur Stefanu. Un tad viņi vienkārši izdomāja, ka ir jāsarunā cilvēki, kas viņu apmelo, ka viņš it kā zaimojis Dievu, ja, un par to Mūzes bauslībā nozīmē, tas ir nāves spriedums, tā nomētāšana ar akmeņiem, ja, un atnāk viltus liecinieki un arī saka, ka Stefans ir zaimojis Dievu. Ja. Nu, lūk, bet visi Sinedrijās sēdošie uzlūkoja Stefanu, redzēja viņa vaigu kā eņģeļa vaigu. Ja. Tad kaut kas tur bija īpaši, ja, īpaši Dieva klātbūtnes svaidījums, ja, un viņi kaut ko īpaši saskatīja šajā vīrā. Un skatāmies tālāk apustuļu darbs 7, sakot ar 51. pantu. Nu, un te Stefans viņam kaut ko saka, jā, jūs sturgalvīgi ar pagānu sirdīm un ausīm, jūs vienmēr esat pretojušies svētajam garam, kā jūsu tēvi, tā arī jūs. Vai ir kāds pravietis, ko jūsu tēvi nav vajājuši, viņi nokaut tos, kas jau izsenis vēstīja par taisnā atnākšanu, bet viņi nodavāja un slepkavas esat jūs. Jūs, kas eņģeļi atnes to likumu, esat saņēmuši un neesat ticējuši. Nu, tā Stefana runa bija garāka, ja, bet te ir tā asākā vieta, kur viņš tā kā viņiem paskaidroja, ja, ka viņi ir tie, kas pretojas svētajam garam, kā mēs atceramies, viņi pretojās arī Jēzum, ja, pašam Dievu dēlam, ja, viņi neatzina par Dievu dēlu, un viņu arī nodeva romiešiem, lai sit viņu krustā, ja. Un tagad viņi pretojās, vēl joprojām pretojās kristiešiem, pretojās svētajam garām, ja. Un kad viņu šie senči nokāva tos, kas jau izsenis runāja par taisnā atnākšanu. Par kādu taisnā atnākšanu? Par Mesijas, par Jēzus Kristus atnākšanu. Skatāmies tālāk 54. pantu, ja to reakciju, kā viņi to uzņēma, šo Stefanu uzrunu. Viņi to dzirdēja un tas dzēla sirdī, kad tie grieza zobus uz viņu. Bet viņš svētā gara pilns pacēla acis uz debesīm un redzēja Dieva godību, un Jēzus stāv pie Dieva labās rokas, un viņš sacīja,
Redz, es redzu debesis atvērtas un cilvēku dēls stāvam pie Dieva labās rokas. Bet viņa ausis aizspieduši un skaļi kliegdami visi reizē metās viņam virsū. Un izdzinuši ārpus pilsētas, tie viņu nomētāja akmeņiem. Liecinieki atstāja savas drēbes pie kāda jaunekļa kājām vārdā Sauls. Ja, nu kas te notiek? Te notiek pirmā kristieša nāve. Ja? Tas ir pirmais martīrs, ja, kas ir miris Kristus vārda dēļ. Ja? Mēs redzam ja, šo reakciju, ja, ka šiem jūdiem nepatīk ja, tas, ko Stefans saka, tas viņus aizvaino, tas viņus sāpina, viņi kļūst dusmīgi, ja, un ka viņš vēl pasaka to, ka viņš redz Dievu, ja, redz cilvēku dēlu pie Dieva labās rokas, kas starp citu no Daniela grāmatas, šis cilvēku dēls, tas viņš citē Daniela grāmatu, ja, bet tas viņus sadusmo, jo viņi saprot, ka ir runa par Jēzu Kristu, ja. Nu, lūk, tātad viņi nolem piespriež viņam nāves sodu, un atstāja savas drēbes pie kāda jaunekļa, kurš sargāja šīs drēbes, un šī jaunekļa vārds ir Sauls. Skatāmies tālāk 59. pantu. Viņi Stefanu nomētāja akmeņiem, bet viņš Dievu piesaugdams lūdzu: Kungs Jēzu, pieņem manu garu. Un nokrits ceļos, viņš skaļā balsī iekliedzās: Kungs nesoda viņus par šo grēku. To pateicis, viņš aizmiga. Jā, tātad mēs redzam, kā Stefans nomirst kunga Jēzus vārda dēļ, ka viņš vēl aizlūdz par šiem cilvēkiem, kas viņam met virsū akmeņus un grib viņu nogalināt. Viņš saka, kungs nesod viņus par šo grēku. Jā. Kādēļ viņš to lūdz? Tādēļ, ka Dievs sodīt šos cilvēkus. Jā. Un kā mēs zinām, ka Dievs sods nāca, jā, bet ne uzreiz, bet pēc tam 70. gadā, jā, kad Jeruzalem tika nopostīta, jā, un viss šī darbība jūdi tika izklīdināti, jā, bet šai brīdī jā, tas sods vēl nenāca. Un te nav rakstīts, kā Stefans nomira, to pateicis, viņš aizmiga. Jā, tātad mēs zinām, ka būs šīs augšām celšanās diena, jā, tad viņš pamodīsies no šī miega, mēs varam teikt, jā, un protams, ka šī dvēsele nemirstīgi, bet būs šī augšām celšanās miesā, jā, pastarā dienā. Apustuļu darbi 1.8. Bet Saulam Stefam nogalināšana bija paprātam. Tajā dienā sākās lielas vajāšanas pret draudzi Jeruzalemē, un visi izņemot apustuļus izklīda pa Jūdejas un Samarijas zemēm. Stefanu apglabāja dievbijīgi vīri, un viņu gauži apraudāja, bet Sauls postīja draudzi, gāja pa mājām, rāva no tām ārā vīrus un sievas un meta cietumā. Jā, tātad mēs redzam šo jaunekli, jā, kas jau iespējams jau te kāds laiks pagājis, jā, ka viņa šī darbība pret kristiešiem pastiprinās, jā, tātad viņš atbalstīja šos, kas nomētāja Stefanu, tātad pirmo šo asins liecinieku, šo kristieti, kas mira Kristus dēļ, tātad atbalstīja tos, kuri meta akmeņus viņiem virsū, jā. Un mēs redzam, ka pēc Stefana nogalināšanas sākās vajāšanas pret draudzi, jā, Jeruzalemē. Un mēs redzam, ka šis galvenais iniciators, ja šis galvenais postītājs, vajātājs ir šis Sauls, ja, kas postīja draudzi, ja, viņš gāja pa mājām, rāva no tām ārā vīrus un sievas un meta cietumā. Ja. Tātad viņš bija ebrejs, ja, jūds, ja, un viņš cīnījās pret kristietību un kristiešiem. Ja. Skatāmies tālāk apustuļu darbi 9, sākot ar 1. pantu. Bet Sauls pilns nāves draudu pret kunga mācekļiem ieradās pie augstā priestera un lūdza no tā vēstules sinagogām Damaskā. Lai sastopot kādu šīs ticības ceļa gājējus, vīrus un sievas, viņš tos varētu sasiet un vest uz Jeruzalemi. Bet, tuvojoties Damaskai, viņu pēkšņi apspīdēja gaisma no debesīm. Kritis uz zemes, viņš sadzirdēja balsi sakām: Saul, Saul, kādēļ tu mani vajā? Viņš jautāja, kas tu esi, kungs? Tas atbildēja, es esmu Jēzus, ko tu vajā. Celies augšā un ej uz pilsētu, un tev tur pateiks, kas jādara. Bet vīri, kas gāja kopā ar Saulu, stāvēja kā bez valodas, kā mēmi. Balsi tie dzirdēja, bet nevienu neredzēja. Sauls piecēlās no zemes, bet acis atvērs neko neredzēja.
Un viņi to pie rokām paņēmuši veda uz Damasku. 3 dienas viņš bija neredzīgs, neko neēda un nedzēra. Jā, mēs redzam, šis Sauls viņam nepietiek vajāt tikai Jeruzalemē, ka viņš dabūna pilnvaras, jā, arī iet uz Damasku, jā, uz šīm citām pilsētām, jā, un sagūstīt kristiešus un vest tiesāt viņus uz Jeruzalemi. Bet ceļā uz šo Damasku, jā, viņš redz spilgtu gaismu un dzird balsi, jā, un kāds viņu uzrunā, jā, saka, Saul, kādēļ tu mani vajā? Jā, un šis Sauls ir pilnīgā šokā par šo notikumu, jā, viņš saka, kas tu esi, kungs? Un ir atbilde, es esmu Jēzus, ko tu vajā. Ja mēs redzam, cik Jēzus personīgi uztver šos kristiešu vajāšanas, viņš to uztver, ka viņš tiek vajāts. Ja. Nu, mēs redzam, ka viņš kļūst akls šis Sauls, un viņš tiek ievests aiz rokām Damaskā, ja, un 3 dienas viņš neko neēd un nedzer. Ja, tātad viņš ir tādā pamatīgā šokā, ja, par šo piedzīvojumu. Un mēs redzam tālāk ar 10. pantu, kas notiek tālāk. Damaskā bija kāds māceklis vārdā Hananija. Kungs uzrunāja viņu parādībā Hanani. Viņš atbildēja, redzi, kungs, te es esmu. Bet kungs viņam sacīja, dodies uz taisno ielu un Jūdas mājā uzmeklē tarsieti vārdā Sauls. Redzi, viņš lūdz Dievu. Un redzējis kādu vīru vārdā Hanani, ienākam un uzliekam viņam rokas, lai viņš atkal varētu redzēt. Hanani atbildēja, kungs, es no daudziem esmu dzirdējis par šo vīru, kādus ļaunus darbus viņš ir darījis svētiem Jeruzalemē. Šeit viņš ir ieradies ar virspriesteru pilnvarām apcietināt visus, kas piesauc tavu vārdu. Bet kungs viņam sacīja, dodies top, jo šis vīrs ir manis izredzēts darbarīgs, lai nestu manu vārdu tautām un ķēniņiem un Izraēla dēliem. Es viņam darīšu redzam, cik viņam mana vārda dēļ būs jācieš. Jā, tā tad šeit notiek dialogs, jā, starp šo kristieti, Hananiju, jā, jeb vecajā tūkuma Ananiju, jā, un Dievu, jā, Dievs uzrunā, viņi iet pie šī Saula, uzlikt rokas, jā, un viņš skaidro Dievam, jā, ka tas ir, kad iespējams, ka tās ir lamatas, jā, kad viņš jau Sauls gūsta kristieši, jā, varbūt tas ir kaut kādas, nu tiešām lamatas izliktas, lai saķertu viņu. Bet Dievs viņam skaidro, jā, ka šis Sauls būs darbarīgs Dieva rokās, jā, ka viņš sludinās, jā, gan tautām, gan ķēniņiem, jā, un Dievs sola, ka viņš parādīs šim Saulam, jā, šim kristiešu vajātājiem, cik daudz viņam būs jācieš Jēzus vārda dēļ. Un skatāmies tālāk ar 17. pantu, un Hananja devās uz to namu un uzlicis rokas. Jā, tad uzliek rokas Saulam un saka, brāli Saul, kungs Jēzus tev parādījās ceļā, sūta mani, lai tu kļūtu atkal redzīgs un tiktu piepildīts ar svēto garu. Tūdaļ no viņa acīm nokrita it kā zvīņas, viņš atkal redzēja un cēlās kājās un tika kristīts. Viņš paēda un atguva spēkus. Jā, tātad šis kristietis Hananija, viņš notic Dievam, jā, aiziet un uzliek rokas virsū, jā, šim Saulam, šim kristiešu vajātājam, un Sauls atgūst redzi. Ja, un viņš pieceļas kājās, ja, un viņš pieņem šo ūdens kristību, viņš tiek kristīts. Tātad ir šī Saula atgriešanās, ja, šī pestīšana un glābšana viņš piedzīvo. Skatāmies tālāk. Kāda reakcija, kādas izmaiņas notiek ar šo Saulu, ar šo lielāko kristiešu vajātāju, ar 20. pantu. Un tūdaļ viņš sludināja sinagogā par Jēzu, ka Jēzus ir Dieva dēls. Visi, kas to dzirdēja, izbijās un runāja, vai šis nav tas pats, kurš Jeruzalemē vajājas tos, kas piesauc Jēzus vārdu, un tagad nācis šurp, lai apcietinātu un vēstu tos pie virspriesteriem. Bet Saula ietekme ar vienu pieauga. Un viņš radīja apjukumu jūdos, kas dzīvoja Damaskā, pierādīdams, ka Jēzus ir Kristus. Ja mēs redzam šo Saula atgriešanos, ka viņš piedzīvo šo pestīšanu un glābšanu, ja, pieņem šo ūdens kristību, un
uzreiz notiek tas, ka viņš grib par to stāstīt, ja, viņš iet uz sinagogām un sāk pierādīt no rakstiem, no kādiem rakstiem, no vecās derības, ja, ka Jēzus ir šis gaidītais mesija, ja, viņš ir šis svaidītais, ja, kas nozīmē Kristus, ja, nav Jēzus uzvārds, bet nozīmē viņa status, ka viņš ir svaidītais, kā ķēniņus svaidīja ar eļu vecajā derībā tā, Dievs ir svaidījis šo Jēzu, ja, kas ir šis mesija, ja, un viņš to pierādīja no vecās derības, ka tā tas ir. Un savukārt jūdi bija apjukuši, jo viņš gāja sagūstīt kristiešu, nu viņš pats ir kļūst par vienu no dedzīgākiem kristiešiem, ja, tie nesaprot, kas notiek. Skatāmies tālāk, 23. pāntu. Kad jau kāds laiks bija pagājis, jūdi sāka perināt domas, kā viņu nokaut. Taču viņa nolūks kļūst zināms Saulam. Viņa novēroja pilsētas vārtus dienu un nakti, lai to nokautu, bet viņa mācekļi naktī aizveda viņu, ielika grozā un nolaida pāri pilsētas mūrim. Jā, tātad šie jūdi, ebreji, viņi gaidīja, kad beidzot Sauls saķers tos kristiešus, ja varbūt tās ir kādas lamats izliktas, ja, bet viņi saprat, ka tomēr viņš ir kļūst par kristieti, ja, viņiem jau ir plāns, kā viņu nogalināt, ja, viņi sargā šīs pilsētas vārtus, ja, un naktī mācekļi vienkārši grozā pāri pilsētas vārtiem, viņu slepa, nolaiž un viņš izbēg. Skatāmies tālāk ar 26. pantu. Ieradies Jeruzalemē, viņš mēģināja pievienoties mācekļiem, bet visi baidījās no viņa, neticēdami, ka viņš ir kļūst par mācekli. Bet Barnaba viņu uzņēma, aizved pie apustuļiem un pastāstīja tiem, kā viņš ceļā redzējis kungu un kā Jēzus ar viņu runājis, un kā viņš Damaskā drosmīgi sludināja Jēzus vārdā. Sauls bija kopā ar tiem Jeruzalemē, nāca un gāja, drosmīgi sludinādams kunga vārdā. Viņš runā un strīdējās ar grieķiski runājošiem jūdiem, bet tie lūkoja viņu nokaut. Tu uzzinājuši brāļi aizved viņu uz Cezariem un sūtīt tālāk uz Tarsu. Tad draudzēm visā Jūdijā un Galijā un Samarijā bija miers. Tās nostiprinājās un dzīvoja kunga bijībā un svētā gara iedrošināts pieauga skaitām. Jā, tātad viņš grib doties pie šiem Jēzus mācekļiem, pie apustuļiem, bet tie baidās no viņa. Un netic, ka viņš kļūs par kristieti. Jā. Vienīgais, kas viņu uzņem, jā, tas bija Barnaba. Tas notic. Bet viņš Barnabs sap, ka šis Sauls, jā, ka viņš drosmīgi sludina Jēzus vārdā, viņš viņu aizstāvēja. Jā. Un mēs redzam, ka ir kāds periods, ja, kad draudzēm ir miers, ja, ka Sauls ir kvēlākais kristiešu vajātājs, kļuva par vienu no kvēlākiem Kristus atbalstītājiem, Kristus sekotājiem, ja, un draudzēm ir miers, ja, un tās aug un vairojās, izplašās. Skatāmies tālāk apustuļu darbi 14, sākot ar 1. pantu. Ikonijā Pāvils un Barnaba iegāja jūdu sinagogā, un tā runāja, ka ļoti daudz sāka ticēt gan jūdi, gan grieķi. Bet jūdi, kas neticēja, kūdīja un ieļaunoja pagānu sirdis pret brāļiem. Tomēr Pāvils un Barnaba diezgan ilgi tur palika, drosmīgi sludinādami kungu, kas savu žēlstības vārdu apliecināja, likdām savu viņa rokām notikt zīmēm un brīnumiem, un ļaudis pilsētā sašķēlās, citi bija ar jūdiem, citi ar apustuļiem. Kad jūdi un pagāni ar saviem vadoņiem grasījās viņiem uzbrukt, lai viņus varmācīgi pazemotu un nomētātu akmeņiem, viņi to paredzēdam aizbēga uz Leokānijas pilsētām Listrām un Derbu un to apkārtni un sludināja tur evaņģēliju. Jā, tātad ir šī sadraudzība Pāvilam ar Barnabu, ja Barnaba bija vienīgais, kas ir viņu uzņēma, kas viņam ticēja, ja, un viņi kopā iet misijā, viņi brauc šajā misijas ceļojumos un sludina evaņģēliju, ja, un mēs redzam šo reakciju, ka gan jūdi, tātad jūdi ticīgie nāk pie Kristus, gan grieķi, ja, grieķi pagāni, arī pagāni nāk pie Kristus, tātad jau ir jūdu kristieši un pagāni kristieši. Bet ir, protams, jūdi, ebreji, kas neticēja, kas cīnījās pret, kas centās vajāt, jā, un viņi arī gribēja viņus nogalināt, jā.
neskatoties uz to, ka caur viņa rokām notika zīmes un brīnumi, jā, un viņi to paredz, un viņi jau mūk uz citām pilsētām. Skatāmies tālāk ar 8. pantu. Listrās bija kāds nevarīgs vīrs, kroplis no mātes miesām, kurš nekad nebija staigājis. Viņš sēdēja un klausījās Pāvila runājumu. Vērīgi to uzlūkojis un ieraudzījis, ka viņā ir ticība tik dziedinātam, Pāvils sacīja stiprā balsī: Celies un stāvi stingri uz savām kājām. Tas pielēca kājās un sāka staigāt. Tad ļaužu pūls to ieraudzīja, ko Pāvils bija izdarījis. Tie sāka skaļi kliegt liekoniešu valodā. Pie mums ir nokāpuši dievi cilvēku izskatā. Jā, tā tad notiek brīnums šeit pilsētā. Ir kāds cilvēks, kurš nekad nav staigājis, jā, viņš klausās, ko Pāvils runā, jā. Redzam, te ir tāds moments, jā, ka Sauls, jā, viņam pēc tam tiek nomainīts vārds, viņš kļūst par Pāvilu, jā, tad apustulis Pāvils, jā, tas pats Sauls, kas iepriekš bija. Nu, lūk, un tā tad šis Pāvils sludina, jā, un redz, ka šim cilvēkam ir ticība tikt dziedinātam. Un Pāvils viņam saka, viņš neaizlūdz par viņu, viņš neko tur daudz nesaka, viņš vienkārši tā kā pavēl, redzot, ka viņā ir šī ticība. Celies un stāvi stingri uz savām kājām. Jā. Un notiek brīnums, ja šis cilvēks ceļās, un viņš iegūst dziedināšanu. Un pārējie visi šie liekonieši, ja, viņi pilnīgā šokā, ja, viņi domā, ka šie nav cilvēki, Pāvils un Barnaba, ka tie ir dievības, ja. Un skatāmies ar 12. pantu. Viņi nosauca Barnabu par Zevu un Pāvilu par Hermēju, tādēļ, ka viņš bija galvenais runātājs. Priesteris no Zeva tempļa, kas atradās ārpus pilsētas, atveda pie tiem vēršus un upura vītnes, un kopā ar ļaudīm jau grasījās upurēt. Apustuļi Pāvils un Barnaba to dzirdējuši pārblēsa drēbes un metās ļaužu pūlī kliegdam. Vīri, kādēļ jūs tā darāt? Mēs esam tādi paši ciešanām pakļauti cilvēki kā jūs. Mēs sludinām jums evaņģēliju, lai jūs atgriežaties no šīm māņiem pie dzīvā Dieva, kas radīs debesis un zemi un jūru, kas tur iekšā, un kas visām tautām iepriekš pieļāvs iet savu ceļu. Ja? Tomēr viņš nepārstāja par sevi liecināt ar labiem darbiem, sūtīdams no debesīm lietu ražas laiku, sagādādams jums barību un piepildīdams jūsu sirds ar prieku. Tā runājot, viņiem tikko izdevās ļaužu pūli no upurēšanas viņiem atturēt. Ja? Tātad notiek šies brīnums, ja, un šie vietējie, ja, jau saprot, ka viens ir Zevs, otrs ir Hermēs, ja, ka jau upurē šie vērši viņiem, ja, un šie apusteļi šokā, ja, saplēš savas drēbes un saka, nē, mēs esam tādi paši cilvēki, ja, un viņi sāk sludināt viņiem evaņģēliju, lai viņi atgriežās no šiem māņiem pie dzīvā Dieva. Jā, nu, skatāmies tālāk to reakciju, ja. 19. pantu. Tad ieradās jūdi no Antioķijas un Ikonijas un noskaņoja ļaudis pret viņiem, viņi nomētāja Pāvilu akmeņiem. Un domādami, ka viņš jau ir nomiris, ja, vilka ārā no pilsētas. Kad mācekļi apstājās viņam apkārt, viņš piecēlās kājās un iegāja atpakaļ pilsētā. Nākamā dienā viņš kopā ar Barnabu izgāja uz Derbi. Jā, tad tie cilvēki, kuri redzēja šo brīnumu, kuri bija gatavi upurēt, jā, šos vēršus viņiem, atnāk šie jūdi, jā, kas ir pret viņiem, jā, un noskaņo pēkšņi šis ļaužu noskaņojums uz 180 grādiem mainās, un viņi vēl Pāvilam, viņi piespriež viņam nāves spriedumu. Nomētāšana akmeņiem, tas bija nāves spriedums. Jā, un viņi arī domāja, ka viņš ir nogalināts, jā, un tādēļ viņi jau kā viņa līķi veda ārā no pilsētas, jā. Nu, te ir vairākas versijas, jā, ir versija, ka viņš bija reāli miris, Pāvils, jā, ka Dievs viņu augšām cēla, jā. Tas nav skaidri uzrakstīts, jā, bet tajā laikā tas bija nāves spriedums, jā, tur pat bija kontrola akmens, ko beigās tam cilvēkam vēl uz galvu, tā kā sašķēdīja šo galvaskausu, jā, tā kā. Nu, tas bija brīnums, ka Pāvils piecēlās, un mēs redzām viņa reakciju, viņš pieceļās un iet atpakaļ tajā pilsētā. Liekas, nu tev tur tikko nomētāja akmeņiem, un viņš tur aiziet atpakaļ.
Skatāmies tālāk apustuļu darbus 16, sākot ar 16. pantu. Reiz, kad gājām uz lūkšanas vietu, mums gadījās sastapt kādu verdzeni, kurā bija pareģotājs gars. Un ar pareģošanu viņa nesa saviem saimniekiem lielu peļņu. Viņi sekoja Pāvilam un mums klaigādam. Šie cilvēki ir visa augstā Dieva kalpi, viņi sludina jums pestīšanas ceļu. Tā viņi darīja daudzas dienas. Nevarēdams to vairs paciest, Pāvils vērsās pie gara sacīdams: Jēzus Kristus vārdā es tev pavēlu, izej no viņas. Un tajā pašā brīdī tas izgāja no viņas. Jā, tātad mēs redzam šo situāciju, ir zīlniece, jā, kur ir verdzene, tātad pieder kādiem saimniekiem, jā, un viņā bija šis dēmons, ja pareģošanas gars, jā, un viņi varēja pareģot kaut ko. Un viņi teica taisnību, ja, ka šie cilvēki ir visa augstā Dieva kalpi, bet mēs nezinām, kādā intonācijā, kā viņi, teiksim, to, varbūt viņi izsmejot to teica. Ja. Nu, fakts tāds, ka Pāvilam tas apnika, ja, rakstīs, nevarēdams to vairs paciest, ja, viņš vērsās pie gara, ja, tātad padzina šo dēmonu no šīs verdzenes, ja, un šis dēmons iziet ārā, un šai verdzenei nav vairs nekādas spējas. Jā, tad šī dēmons deva šo iespēju kaut kā paredzēt nākotni. Iziet dēmons, nav viņai nekādu spēju. Un skatāmies tālāk reakcijā 19. pantu. Bet viņas saimnieki, redzēdami, ka pagaisusi viņu cerību uz peļņu, sagrāba Pāvilu un Sīlu un aizved tos uz tirgus laukumu, lai nodotu varas vīriem. Atveduši tos pilsētas pārvaldnieku priekšā, tie sacīja: šie cilvēki, būdami jūda, rada nemieru mūsu pilsētā un sludina paradumus, ko mums romiešiem nav iespējams nec pieņemt, nec darīt. Viņiem apkārt sastājās ļaužu pūlis. Pārvaldnieki, norāvuši tiem drēbes, lika tos nopērt. Daudziem sitieniem šaustījuši, viņi tos iemeta cietumā un piekodināja cietumsargam stingri uzraudzīt. Nu, mēs redzam šo reakciju, ja, ka šie saimnieki, kuriem pieder verdzene, viņi iesūdz viņus, tātad Pāvilu un Sīlu, ja, šiem varas vīriem, ja, un šie turpat bez ceremonijām novelk viņiem drēbes, sasit viņus, ja, noper, ja, droši vien ar rīkstēm vai kaut ko tādu, ja, un ir pavēle iemest viņus cietumā, un skatāmies tālāk ar 24. pantu. Tādu pavēles saņēmis, cietumsargs iemet tos dziļākajā kambarī un viņa kājas saslēdza koka siekstā. Nakts vidū Pāvils un Sīla slavēja Dievu dziesmās, un pārējie cietumnieki viņos klausījās. Pēkšņi notika liela zemestrīce un satricināja cietuma pamats. Tūlīt atvērās visas durvis un visiem nokrita vāžas. Nu, mēģināsim stādīties priekšā šo situāciju, jā, tātad šie Dieva kalpi, kas sludina evaņģēliju, tur ir apsēsts cilvēks, viņi padzina šo dēmonu, tātad atbrīvo šo cilvēku, jā, vajadzētu būt visiem priecīgiem, jā, bet mēs redzam, ka reakcija pretēja, jā, viņi tiek sasisti, iemesti cietumā, jā, cietuma dziļākajā kambarā, visdraņķīgākajā vietā, kas var būt. Rokas, kājas ieliktas siekstā, jā, tad viņi nevar pakustēties, jā, viņi ir sasisti, jā. Nu, man šķiet, ka tāda cilvēciska reakcija būtu, nu, kādēļ Dievs to pieļauj manā dzīvē, jā, es esmu taču Dieva kalps, jā. Bet mēs redzam šo situāciju un mēs redzam viņu reakciju, jā. Ka nevis viņi sūdzās vai žēlojās, cik viņiem ir grūti, jā, un vai kādēļ Dievs to ir pieļāvis, jā, bet viņi dara kaut ko pretēji. Viņi sāk slavēt Dievu, jā, šai visdziļākajā bedrē, šajā tumsā, kad viņi sasist un kājas rokas ir siekstā, viņi sāk dziedāt slavas dziesmas. Un notiek brīnums, jā. Viņu jau tā uzvedība ir brīnums, bet tas izraisa kaut kādu dievišķo brīnumu. Pēkšņi notiek zemestrīce, jā, atverās cietuma durvis un nokrīt vāžas, jā, kaut kas pārdabisks notiek, jā. Un interesanti, ka pārējie cietumnieki viņos klausījās. Skatāmies tālāk ar 27. pantu. Uztrūcies no miega, cietumsargs ieraudzīja cietuma durvis atvērtas un nospriedis, ka cietumnieki aizbēguši, izrāva zobenu, grasījās sevi nonāvēt.
Bet Pāvils skaļā balsī iesaucās: nedara sev nekā slikta, jo mēs visi esam tepat. Palūdzis gaismu, tas metās viņu priekšā un brēgdams nokrita Pāvilam un Sīlam pie kājām. Izvedis viņus ārā, tas lūdza: kungs, kas man jādara, lai es taptu glābts? Jā, tātad cietumsargs, redzot visus šos brīnums, kas notiek, sākumā viņš grib pašnāvību taisīt, viņam liekas, ka visi aizmukuši, jā, bet Pāvils saka, nedari to, un viņš lūdz ienest gaismu, jā, un viņš nometās, jā, cietuma priekšnieks nometās pie Pāvila un Sīlas kājām un prasa, kas man jādara, lai es taptu glābts. Tātad viņam šis viss notikums ir liecība, ka Dievs ir reāls un ka šie ir Dieva kalpi. Un skatāmies tālāk 31. pantu. Viņš sacīja: tici kungam Jēzum, un tiksi glābts gan tu, gan tavs nams. Un tie viņam un visiem, kas bija viņa namā, sludināja kunga vārdu. Tajā pašā naktī cietumsargs uzņēma tos pie sevis, apmazgāja viņu brūces, un tūlīt viņš tika kristīts, un tie, kas bija ar viņu. Ievez tos savā namā, viņš klāja tiem galdu un priecājās kopā ar visu namu ticībā uz Dievu. Tātad mēs redzam, ka šis cietumsargs un viņa ģimene pieņem šo evaņģēliju, jā, tiek kristīti un piedzīvo šo pestīšanas prieku, jā, un viņi to visu nosvin pie galda, jā, ēd kaut ko garšīgu vai ne, un tā situācija krasi mainījās, jā, no tādas cietuma dziļākās bedres, no tā, ka viņi ir pie cietuma priekšnieka galda, jā, un cietuma priekšnieks un viss viņa nams ir piedzīvojis pestīšanu un glābšanu. Skatāmies tālāk, 35. pantu. Nākamajā dienā pilsētas pārvaldnieki sūtīja pie sarga liktorus un lika teikt, lai dārā šos cilvēkus. Cietumsargs to paziņoja Pāvilam, pārvaldnieki teica, lai jūs atlaiž. Tad no ejiet un dodaties prom ar mieru. Bet Pāvils atbildēja, un te ir interesanti, viņi mūs, Romas pilsoņus, bez tiesas sprieduma tautas priekšā nopēruši, iemeta cietumu un tagad grib slepus mūs izmest? Tā viss nebūs, lai viņi nāk un paši izved mūs ārā. Liktors šos vārdus paziņoja pilsētas pārvaldniekiem, bet tie, izdzirdējuši, ka viņi ir romieši, nobijās. Pilsētas pārvaldnieki atnāca un laipni aprunājās ar viņiem un izveduši ārā, lūdzu viņus aiziet no pilsētas. Iznākuši no cietuma, viņi aizgāja uz Lidijas māju un satikuši brāļus, uzmundrināja tos un devās tālāk. Nu, te visdīvainākā situācija. Kādēļ Pāvils un Barnaba atļāva, lai viņus sit un iemet cietumā? Viņi bija Romas pilsoņi, viņi varēja to aizliegt, jo citā vietā Pāvils teica, es esmu Romas pilsonis, un visu uzreiz atstājās no viņa. Jā. Tātad nedrīkst bez tiesas sprieduma, nedrīkst sist Romas pilsoni, nevar cietumā, jo tikai jābūt tiesas spriedumam, un tad to var realizēt. Bet viņi to izdara visu bez tiesas sprieduma. Tad jautājums, kādēļ Pāvils un Barnaba, viņi abi bija Romas pilsoņi, ja vēl viens no viņiem būtu, es saprotu, Pāvils varēja atbalstīt Barnabu, bet rakstīts, ka viņi abi bija Romas pilsoņi. Kādēļ viņi to izdarīja? Nu, te ir tas lielais jautājums. Mēs redzam, kā Dievs to visu pārvērtēja, bet kā viņi to zināja? Te nav atbildes, ja tas ir reāls brīnums. Kādēļ viņi pieļauj, ka viņus sit? Kādēļ viņi pieļauj, ka viņus iemet cietumā? Un tas ir tas lielais jautājums. Apustuļu darbs 17, sākot ar 16. pantu. Pāvils gaidīja viņu ierašanos Atēnās, un redzot, ka pilsēta ir pilna elku tēliem, viņu pārņēma dziļš sašutums. Viņš sarunājās sinagogā ar jūdiem un dievbijīgiem grieķiem un tirgus laukumā runā ar ļaudīm, ko ikdienas tur sastap. Daži epikūrieši un stoiķu filozofi ar viņu strīdējās, un daži teica, ko šis niekalbis grib sacīt. Vēl citi runāja, šķiet viņš sludina svešas dievības, jo Pāvils pauda prieka vēsti par Jēzus augšām celšanos. Tādēļ pie viņa aizved uz Areopagu un jautāja, vai mēs drīkstam zināt, kas ir šī jaunā mācība, ko tu sludini. Tu liec klausīties mums svešas lietas, tādēļ gribam zināt, kas tās ir.
Visi atēnieši un tur apmetušies svešinieki vislabprātāk laiku vadīja, stāstot un klausoties jaunumus. Jā, interesanta situācija, tātad Pāvils ir Atēnās, jā, un tur ir panteons, jā, tur ir entās dievības, jā, un viņš tur iet, pastaigājās, un viņš redz, un viņu pārņem dziļš sašutums, jā, kad cilvēki pielūdz šos elka dievus, jā. Jā, un tātad viņš sāk sarunāties tur ar cilvēkiem, ja, tie kā dzird, ka Pāvils kaut ko jaunu runā, ko viņi nezina, un viņi aizved viņu uz Areopagu, ja, tas ir tāds paaugstinājums, ja, tāda klints, ja, tā kā skatūs, ja, viņš ir, un viņam ir iespēja pastāstīt šo jauno vēsti, ja, jo tā laika sabiedrība, ja, šie cilvēki, viņiem interesē visādi jaunumi un ziņas, ja, ko nu Pāvils viņam jaunu pastāstīs, ko viņi vēl nezina. Un skatāmies ar 22. pantu. Bet Pāvils nostājās Areopāga vidū, sacīja: Atēnieši, es redzu, ka jūs pēc visas spriežot esat visnotaļ dievbijīgi. Apstaigādams un aplūkodams jūsu svētvietas, es atradu arī altāri ar uzrakstu nepazīstamam dievam. Tad, nu, ko jūs nepazīdami pielūdzat, to es jums sludinu. Cik interesanti, kā Pāvils pirms tam viņš bija sašuts par viņu elkiem, ja, kā viņš tagad to izmantoja, ja, teica, ka jūs esat dievbijīgi, viņš vēl izteica viņiem komplimentu, ja, un viņš pat atrada altāri ar uzrakstu nepazīstamam dievam. Ja, viņš saka, to, ko jūs nepazīstat un pielūdzat, par to es jums pastāstīšu. Skatāmies tālāk ar 24. pantu. Dievs, kas radījis pasauli un visu, kas tajā, viņš debes un zemes kungs nemājot cilvēku celtos tempļos, un viņi neapkalpo cilvēku rokas, it kā viņam kā trūkt. Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. Jā, tātad viņš skaidro, kāds ir šis nezināmais dievs, ko viņi nepazīst, ka viņš nedzīvo tempļos, ka viņam nevajag kāds, ka viņam kāds cilvēks tur kaut ko palīdz, ja? Bet viņš pats uztur visu pasauli. Viņš katram dod dzīvību, elpu un visu. Ja? Skatāmies tālāk ar 26. pantu. No viena cilvēka viņš radīs visas zemes tautas, likdams tiem dzīvot pa visu zemes virsu. Iepriekš nolicis laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu, un kaut taustoties censtos viņu atrast, lai gan viņš nav tālu nevienam no mums. Jā, tātad Dievs nosprauž teritorijas laiks, kur mums piedzimt, ar mērķi, lai mēs meklētu viņu. Jā. Jebkurā vēsturiskā periodā, jebkurā geogrāfiskā vietā Dievs noliek dažādus cilvēkus, dažādos apstākļos, lai viņi meklētu Dievu. Tad rakstīts, ka viņš nav tālu nevienam no mums. Viņš tepat, jo viņš dod dzīvību, elpu un visu, un viņām mēs rosāmies, viņām mēs esam. Ja? Vienkārši to atzīt vajag, pieņemt šo pestīšanu un glābšanu. Ja? Nu, lūk, un to viņš arī skaidro. Skatāmies tālāk ar 28. pantu. Jo viņā mēs dzīvojam un kustāmies un esam. Nu, Dievā mēs kustāmies, dzīvojam un esam. Viņš to visu nodrošina. Kā jau daži jūsu dzēnieki ir sacījuši, arī mēs esam viņu dzimums. Mums, kas esam Dieva dzimums, nav jāuzskata, ka dievišķais ir līdzīgs zelta vai sudrabam vai akmens veidojumam, ko cilvēks ar savu izdomu vai prasmu darinājis. Dievs, neņemdams vērā pagājušos nezināšanas laikus, tagad visur aicina visus cilvēkus atgriezties no grēkiem. Ja? Tātad Dievs aicina cilvēkus pie sevis atgriezties no grēkiem, nu pieņem šo pestīšanu, glābšanu caur Jēzu Kristu, ja to Pāvils mēģina viņiem paskaidrot, ja? Lai cilvēki nepielūgtu viltus dievus, ja? Kas ir no akmens vai no metāla, ja? Bet lai atgrieztos pie dzīvā Dieva. Skatāmies tālāk ar 31. pantu. Dievs ir nolicis dienu, kurā viņš taisnīgumā tiesājās pasauli caur vīru, ko viņš izredzējis, un visiem ir devis ticības pierādījumu, uzmodinādams viņu no mirušiem. Dzirdēdam pieminam mirušo augšām celšanos, vieni ņirgājās, bet citi sacīja. Par to mēs vēl tevi gribam dzirdēt citu reizi. Tā Pāvils aizgāja no viņu vidus, bet daži vīri viņam pievienojās un sāka ticēt. Starp tiem bija Dionīsijs, Areopagits. Tā. Tūlīt turpināsim, tad tiktu, ka pūzlijātais kaut kāda.
Tā, ir. Nu, lūk, turpinam. Tātad Dionīsijas bija tas, kas tā nav dievība, tas ir vārds cilvēku. Aeropagits, jā, tātad viņam bija kaut kāds amats, jā, kāda sieviete vārdā Damarīda un vēl citi līdz ar viņiem, daži citi, jā. Tātad Pāvils uzrunā šos cilvēkus, jā, saka savu sprediķi, jā, un, nu, mums būtu tā cilvēciskā reakcija, jā, ka tūlīt tur viņi visi atgriezīsies pie Dieva, jā. Bet mēs redzam pretēju reakciju. Atceramies, kā Pēters teica pirmo sprediķi. 3000 cilvēku tika kristīti. Te Pāvils saka, jā. Un daži cilvēki sāk ticēt. Bet kas ir interesanti, jā, kad šis viss tika pierakstīts, jā, un mēs to lasam, un miljoniem cilvēku dzīves tiek ietekmētas, jā. Nu, tas ir brīnums, godīgi sakot. Kā Dievs visu vērš pa labu, arī šo uzrunu, ka tur daži cilvēki tika uzrunāti, bet tas tika pierakstīts un miljoniem cilvēku tas uzrunā, jā, visus gadsimtus, jā, tas ir brīnums, kā Dievs var, Dievs spēks Pāvila nespēkā var parādīties, jā, skatāmies tālāk, Apustuļu darbu 19, sākot ar 11. pantu. Dievs darīja nedzirdētus brīnumus caur Pāvila rokām, tā, ka pat uzliekot slimajam sviedrauts vai apģērbu gabals, kas bijuši klāt pie viņa miesas, viņi no slimībām tika dziedināti un ļaunie gari izdzīti. Jā, tātad mēs redzam, ka kā Dievs lieto šo apostulu Pāvilu, jā, ka notiek brīnumi, jā, ka pat drēbes, kas ar viņu bija, kur viņš sviedrus laucīja, jā, vai apģērba gabalu paņēma un uzlika slimajiem, viņš saņēma dziedināšanu. Jā, tas bija reāls brīnums, nekas agrāk tāds nebija bijis. Jā, ka cilvēki tika dziedināti un pat ļaunie gari tika izdzīti. Skatāmies tālāk ar 18. pantu. Daudzi ticīgie nāca, atzinās un izstāstīja, ko bija darījuši, un krietni daudz to, kas bija nodarbojušies ar maģiju, sanes savus grāmatas un visu priekšā tās sadedzināja. Grāmata vērtību saskaitot izrādījās 50,000 sudrabā. Tā kunga vārds aug un nostiprinās lielā spēkā. Mēs redzam, kā cilvēki nāca pie ticības, ja, ka viņi sadedzināja savus būžu grāmatas, nu mūsdienās tas būtu miljoniem vērtībā, ja, tas bija milzīga nauda, ko viņi bija. Bet viņi bija gatavi to visu sadedzināt, iznīcināt, jo viņi saprata, ka ir kaut kas vairāk, jā, ka tie māņi, jā, ka tie meli. Skatāmies 2. korintiešiem 11, sākot ar 16. pantu. Vēlreiz saku, lai kāds neiedomājas, ka esmu muļķis, jā, Pāvils to saka, bet ja tomēr uzskatat kaut vai par muļķi, lai es varu kaut nedaudz palielīties. Ko es tagad runāju, es nerunāju saskaņā kungu, bet kā aiz muļķības, būdams lielīgā pašapziņā. Ja daudzi lielās kā pasaulīgie cilvēki, es arī lielīšos. Jā, tad Pāvils tā sarkastiski iesāk šo runu. Ja. Skatāmies tālāk ar 19. pantu. Jūs, būdami gudri, ar lapatiku panesat muļķus. Jūs taču panesat, ka jūs kāds paverdzina, aprī, izmanto, ir uzpūtīgs pret jums, sit jūs svaigā. Sev par kaunu es atzīstu, ka mēs to neesam spējuši. Ja kāds kaut ko uzdrošinājās, būdams neprātā, es arī uzdrošinos. Viņi ir ebreji, es arī. Viņi ir izrēlieši, es arī. Viņi ir Ābrahama pēcnācēji, es arī. Jā, nu, Pāvils bija ebrejs no ebrejiem, jā. Farizējs, jā, pie Gamelēla kājām mācījies, vislabākā izglītība viņam bija, jā. Un viņš, te viņš mazliet sev prezentē, jo citi tur viņu noniecina, kas tāds Pāvils ir tur un tā tālāk. Ja. Skatāmies tālāk ar 23. pantu. Viņi ir Kristus kalpi, es neprāta pārņemt saku, es daudz vairāk, smagā darbā daudz vairāk nekā viņi, cietumos daudz vairāk, šaustīts pāri mēram, nāves briesmās tik brieži. No jūdiem 5-kārt esmu saņems 40 sitienus bez viena, 3-kārt esmu pērts ar rīkstēm, vienreiz esmu nomētāts akmeņiem, 3-kārt esmu cietis kuģa avārijā, diennakti pavadīju ūdenī atklātā jūrā. Atceramies, ja, ko Dievs teica šim Hananiem, ja, šim kristietim, kuram bija jāiet pie saula, uzlikt rokas. Ja, viņš teica,
šis Pāvils ir izredzēts ierocis manam darbam, un es viņam rādīšu, cik viņam būs jācieš mana vārda dēļ. Pastieties, cik viņš cieta Kristus dēļ. Viņš neizskatās nelaimīgs, jā. Viņš saprata, kam dēļ viņš to dara, jā. Cietumā bija, tika sists, šaustīts, jā, nāves briesmās, jā. Kā tika viņš netika sists, jā. Nāves spriedums viņam bija, ne tikai spriedums, viņu nomētāja akmeņiem, viņam vajadzēja būt mirušam, jā. Nu, kuģa katastrofā, jā, nu, kur vēl vairāk, un tādēļ viņš to visu piemin, jā. Skatāmies tālāk, 26. pantu. Bieži es esmu bijis grūtībās, briesmās šķērsojot upes, laupītāji apdraudēts, savas pašas tautas apdraudēts un pagānu apdraudēts. Esmu bijis briesmās pilsētā, tūkstnesī uz jūras, esmu bijis briesmās atrodoties starp viltus apustuļiem. Ja? Viņš turpina minēt, ja, ka visādas grūtības ir tas, kas tu esi ar Dievu, tas nenozīmē, ka viss tavā dzīvē būs baigi viegli. Pastieties kādu šķēršļi, un tai pašā laikā Dievs viņam dod spēku iziet tam visam cauri, ja, un kļūt par visietekmīgāko cilvēku, cilvēks vēsturē. Ir aprēķini, ja, kurš ir visietekmīgākais. Ja. Jūs neticēsiet, ja, ka apustulis Pāvils ir visietekmīgākais cilvēks vēsturē, kurš ir bijis. Ja. Un pat tais aprēķinos viņš apsteidz pat Jēzu Kristu. Jēzus ir 2. vietā. Ja. Kaut gan bez Jēzus viņš nekas nebūtu. Ja, bet tajā aprēķinā bija, ka Pāvils ir numur 1 cilvēks, kas ietekmē šo zemes vairāk. Ja. Skatāmies tālāk 27. pantu. Esmu bijis grūtībā un sūrā darbā, bieži bez miega, badā un slāpēs, gavēņos, augstumos, kailumā. Bez tā visa vēl ikdienas aizņemtībā rūpēs par visām draudzēm. Ja kāds ir bijis vājš, vai es neesmu vājš, ja kāds ir apgrēcināts, vai es neiedegtos, ja nepieciešams lielīties, es lielīšos ar savu vājumu. Ja neskatoties uz šīm visām grūtībām, kādas bija, viņš raksta, ka viņš bija bez miega, ka viņš badā bija, slāpēs, gavēnī, augstumā, kailumā, jā. Viņš rūpējās par draudzēm, viņš dibināja draudzes, jā. Viņš saka, ka viņš lielās ar savu nespēku, ja kādā vietā viņš saka, ka Dieva spēks varens parādās manā nespēkā. Filipiešiem 1:20. Manas karstākās ilgas un cerības ir, ka nekur es netiktu likts kaunā, bet būšu pilns drosmes. Ka tāpat kā vienmēr arī tagad, vai caur dzīvību, vai caur nāvi, Kristus tiks augsti pagodināts manā miesā. Jo dzīvot man nozīmē Kristus, un mirt man ir iegūms. Palikt dzīvam man nozīmē auglīgu darbu, un es vēl nezinu, ko es izvēlēšos. Mani velk uz abām pusēm. Es kāroju atraisīties un būt ar Kristu, jo tas ir daudz labāk, bet jūsu dēļ ir nepieciešams palikt miesā. Paskatieties, jā, neskatoties uz visām šīm grūtībām, kāds viņam ir optimisms, jā, fantastisks optimisms, jā, un viņš to raksta, atrodoties cietumā. Viņš ir cietumā, tas nav tāds cietums, kā tagad cilvēks sēž cietumā, tas ir kūrots priekš Pāvila būt. Viņš bija bedrē iemests, tā bija aka, tukša aka, jā, tātad nav jumts virs galvas, viņš tur iemes, un slapjā laikā viņš bija dubļos, jā, un viņam viss lija virsū, kas tur augšu nāca, un grūti bija, jā, un viņš raksta šos vārdus, jā. Dzīvot man nozīmē Kristus, un mirt man ir iegūms, jā. Iedomājieties, kāda pozīcija, jā, un viņš saka, es vēl nezinu, ko es izvēlēšos. Es gribu uz abām pusēm, ja es gribu mirt par Kristu, ja, jo tas ir daudz labāk nekā dzīvot. Viņš saka, bet jūsu dēļ man jāpaliek miesā, ja, jākalpo. Fantastika, ja. Tā ir tā pozīcija Jēzu Kristu, kādu ik viens var iegūt. Ne tikai apostols Pāvils, ik viens, kas viņam tic un sek. Skatāmies tālāk ar 27. pantu. Šajā pasaulē dzīvojot starp cilvēkiem, esat Kristus evaņģēlija cienīgi. Tā, ka atnākot un jūs redzot un prombūdams, es par jums dzirdu, ka jūs pastāvat vienā garā un kā vienā dvēselē kopīgi cīnaties par evaņģēlija ticību. Nebīstaties no pretiniekiem nevienā lietā. Tā būs viņiem pierādījums par viņu bojāēju un par jūsu izglābšanos, un tas ir no Dieva. Kristus dēļ jums dota dāvana, ne tikai viņam ticēt, bet viņa dēļ arī ciest.
izcīnot tādu pašu cīņu, kādu esat redzējuši notiekam pie manis, un kādu dzirdat notiekam tagad. Jā, Pāvila tas aicinājums, mudinājums, esiet Kristus evaņģēlī cienīgi. Jā. Pastāvat vienā garā, jā, kopīgi cīnoties evaņģēlī ticību, kopīgi, ja tas nozīmē, ka tu esi draudzē kādā, jā. Nebīstaties no pretiniekiem, tas nozīmē, ka būs pretinieki, jā. Un mēs sludinam evaņģēliju, jā. Tas ir kaut kāda liecība par kāds iet bojā, jā, jo mēs sākumā runājam, ka šiem vārdiem, jā, mirt ir iegūms, jā. Priekš neticīga cilvēka mirt nav iegūms, jā. Viņš nonāk Dieva tiesā, un ja viņš nav pieņems Jēzu Kristu, jā, viņš nonāk ellē, mūžīgās ciešanās, jā. Priekš ticīga cilvēka, tas, kas ir pieņems Jēzu Kristu par savu kungu, tā ir priekavēs, jo viņš nāk pie Dieva, viņš būs mūžīgi kopā ar Dievu, jā. Tātad viena un tā paša nāve, jā, bet mēs redzam, kādas var būt dažādas reakcijas. Tas ir atkarīgs no tavas pozīcijas, vai tavs vārds ir dzīvības grāmatā. Un te Pāvils saka, ka tā ir dāvana, jā, ne tikai, kad viņa dēļ arī ciest, ja tu ciet Kristus dēļ, tā ir dāvana. Ja tev kāds par tevi pasmējās, tā ir dāvana. Ja tev kaut kādā veidā tu esi tā kā zaudētais Kristus dēļ, patiesībā tas ir iegūms mūžības perspektīvām. Lūk, diezgan gari, bet, vajadzēja to visu izteikt, jā, un es gribu pateikt, kad mēs šo pozīciju varam mainīt, jā, un Dievs grib cilvēkus glābt, jā, un es nesen dzirdēju, jā, ka Libānā, jā, ļoti daudz cilvēku nāk pie Kristus, jā, un mēs bija pārsteigts, ja mēs zinām, ka tur Hezbollah un visi tie teroristi, bet ļoti daudz cilvēku atgriežas pie Dieva. Es dzirdēju, ka gada laikā miljonus cilvēku, ja tā ir Islāma valsts, nāk pie Dieva. Tā kā tas ir brīnums, jā, un tādas lietas notiek Islāma pasaulē, tas notiek daudzos tādos punktos, kur kristieši tiek apspiesti, vajāti, nogalināti, jā, tur Dievs darbojās un cilvēki tūpa glābti, jā. Un arī šeit Dievs grib darboties, Dievs grib glābt, jā, tas ir atkarīgs no tevis, no tās tavas reakcijas, jā, kā tu reaģē uz evaņģēliju, jā. Tu vari pieņemt Jēzu Kristu par savu kungu un iemantot mūžīgo dzīvību, jā. Jā. Tātad Bībelē teiks, ja tu sirdī ticēsi un ar muti apliecinās Jēzu par savu kungu, tu tiksi glābts, jā, tas ir pirmais solis pretī Dievam, ka tu atzīsti to, ko Jēzus pie krusta ir izdarījis, un ticībā to pieņem, jā, tas jādara ticībā, jā, jo ticība ir tā, kas glāb. Tad caur lūkšanu tu vari pieņemt to, ko Jēzus pie krusta ir izdarījis, un nākamais solis jau ir ūdens kristības draudze. Ja kāds grib spērt šo pirmo soli un pieņemt Jēzu par savu kungu, es teikšu lūkšanu, tu vari atkārtot un pieņemt Jēzu Kristu par savu kungu. Saki tā, Dievs, es tev pateicos par tavu dēlu Jēzu Kristu. Es tev pateicos, ka Jēzu, ka tu miri pie krusta un 3. dienā augšām cēlies. Es lūdzu Jēzu Kristu, ienāc manā sirdī. Esi mans kungs un glābējs. Es vēlos mūžību pavadīt kopā ar tevi, Jēzus vārdā. Amen. Lūk, tā kā tas ir pirmais solis pretī Dievam, ka tu vienkārši atzīsti to, ko Jēzus pie krusta ir izdarījis. Viņš pie krusta ir miris ikviena cilvēka grēku dēļ, un ik viens, kas nāk pie Jēzus, var pieņemt ticībā šo pestīšanu un glābšanu, ja, un tālāk jau ikdienas veidot attiecības ar Dievu. Es iesaku katru dienu atrast laiku, varbūt tās 5 un 10 vai 10 minūtes, un sāk to ar lūkšanu. Lūkšana ir saruna ar Dievu, ka tu saviem vārdiem pastāsti, kas ir tavā sirdī, ja, un iemācies šo soli pa solītim, šo komunikāciju ar Dievu, un nākamais solis ir atrast kaut kur Bībeli, ir elektroniski arī pieejams dažādas versijas, un katru dienu lasīt, un tieši no jaunās derības, jo sākot ar Jēzu Kristu mēs dzīvam jaunajā derībā, un arī palasīt var kādu 1 vai 2 nodaļas, ja. Un tā arī komunikācija ar Dievu, un caur Bībeli, caur jauno derību, Dievs tev var personīgi uzrunāt tavā situācijā, un arī lasot to var uzrunāt, kā Dievs ir, Dievs jau parāda, kāds viņš ir caur šīm attiecībām, ja, caur šo
Bībeli, ja, kur ir pierakstīts šo cilvēku attiecības ar Dievu. Nu, lūk, un vēl svarīga lieta ir atrast draudz, ja, kuri vēl ticīgie cilvēki. Es pats personīgi apmeklēju kristiešu draudz Prieka vēsts, un rītā 11. Bērzaunas ielā 6 Rīgā būs dievkalpojums. Es mīļi aicināts, var atnākt un pastīties, ja, un piedalīties un piedzīvot, jo daudz cilvēku intereses pēc atnāk uz draudz, un viņi piedzīvo pestīšanu un glābšanu tieši atnākot, redzot, dzirdot, ja, kas tur notiek. Tā kā esat mīļi aicināti, tā kā paldies visiem par uzmanību, lai Dievs jūs svētī līdz citai reizei. Atā.